Reālu mērķu izvirzīšana un auditorijas izpratne. Nodaļa – plānošana. Laipni lūdzam mūsu spēļu izstrādes stratēģijas ceļvedī. Šajā videoklipā mēs pievērsīsimies reālu mērķu izvirzīšanai un jūsu auditorijas izpratnei. Tie ir būtiski soļi, lai izveidotu stabilu pamatu jūsu spēļu izstrādes projektam. Reālu mērķu izvirzīšana. Izstrādājot spēli, rodas kārdinājums pievienot pēc iespējas vairāk funkciju, lai tā izskatītos iespaidīgāka. Tomēr tas var izraisīt kavēšanos un izmaksu pieaugumu. Tā vietā labāk koncentrējies uz nelielas, bet augstas kvalitātes spēles izstrādi, kuru var ātri pabeigt un pārdot. Šāda pieeja ietaupa laiku un motivāciju, ļaujot jums ieguldīt vairāk spēļu izstrādē. Savas auditorijas izpratne. Tā ir ļoti svarīga spēļu mārketingā. Noskaidro, kas pirks jūsu spēli un pielāgo savu komunikāciju un dizaina lēmumus tam atbilstoši. Izmantojiet spēlētāju motivācijas modeli, lai izprastu spēlētāju preferences un izveidotu spēli, kas atbilst viņu motivācijām. Spēļu mārketings ir par to, lai atrastu auditoriju, kurai patiks jūsu spēle, vai atrastu spēli, kas patiks jūsu auditorijai. Ja varat aprēķināt, cik daudz cilvēku pirks jūsu spēli, varat aprēķināt, cik daudz naudas arī nopelnīsiet. Tas noteiks budžetu, ko varat atļauties, un tādējādi arī jūsu darbības apjomu. Nosakot reālus mērķus un izprotot savu auditoriju, jūs izveidojat stabilu pamatu savam spēļu izstrādes projektam. Sekojiet līdzi, lai uzzinātu vairāk padomus par spēļu izstrādi un mārketingu. Paldies par uzmanību! Tagad varat nesteidzīgi izvēlēties savu tīkamāko metodi un izvērtēt savas idejas, lai atrastu visdaudzsološāko.